Sveiki, skatītāji! Šoreiz mana auditorija būs Āgenskalnā Uzvaras parkā. Un tur, man aiz muguras, ir kāds jauns akcents Rīgā un Āgenskalnā. Tas ir jaunais skatuve panorāmas rats. Tikko atklāts lieldienās, šeit ļoti daudz cilvēki. Tiesa gan rādīs laiks, vai šie cilvēki ir nākuši skatīties sakura ziedus, ko parasti šeit dara Pārdaugavā visi, daudzi, vai šo jauno skatu ratu. Un manā auditorijā, protams, būtu jautājums, kas tur ir interesants no nekustamā īpašuma viedokļa. Tas, ka tas rats griežās, tas, protams, nevajadzētu mulsināt, tas ir un paliek nekustamais īpašums. Bet no nekustamā īpašuma viedokļa es saskatu divus tādus akcentiņus. Pirmais, lai šīs būves tur vairākas uzbūvētu, bija jāpārvieto koki. Tik tiešām tika pārvietoti koki, un koku pārvietošana mūsdienās, protams, nav nekas jauns. To arī manā auditorijā apmēram pirms gada bija kāds video, varat pameklēt un to noskatīties. Tas ir viens, un otrs, manuprāt, būtiskākais ir tas, ka šis skatu rats ir būvēts uz apbūves tiesības pamatu. Tieši tā, apbūves tiesības, nevis tiesību būvēt, apbūves tiesībās daudzskaitlī, bet vienskaitlī. Apbūves tiesība ir tas tiesību institūts, kuru ar līgumu tika noslēgts ar Rīgas domi un tika dots tiesības būvēt šo ratu kā apbūves tiesīgajam piederošu. Ja kādam tas interesē, un es ceru, ka manā kanālā visiem, kur interesējas par nekustamo īpašumu, tas interesē, varat iet kadastrā un apskatīties, ka šīs būves, tās, kuras mēs tur redzam skatu ratu, bet tur ir vēl būves, tās atrodas uz apbūves tiesības. Un to, ko mēs varam redzēt kadastrā, mēs ieiet kadastrā, varam redzēt zemes vienības daļu. Zemes vienības daļas robežplāns ir izstrādāts, un arī, attiecīgi, ja jūs rīkojaties, tā kā es noklikšķināt šo te zemes vienības daļu, jūs varat redzēt, vai tā ir, vai nav. Šajā gadījumā jūs redzat, ka tur ir izveidot zemes vienības daļa, zemes vienības daļas robežplāns. Tas ir ne tikai apbūves tiesības gadījumā, tāda apbūves zemes vienības daļa varētu būt arī nomas gadījumā, bet šajā gadījumā mēs jau zinām, ka tā ir apbūves tiesība. Arī par apbūves tiesību varat video noskatīties jau pirms vairākiem gadiem manā auditorijā. Un turklāt nekāda gadījumā nevajadzētu jaukt apbūves tiesību, nomu, tiesības būvēt, apbūves tiesības vai tam līdzīgas termiņus. Nē, skaidri un gaiši, civilikumā noteikts, ka tā ir apbūves tiesība, vienskaitlī, kas ir šajā gadījumā nodibināta. Un tā tad redzēsim diezgan ilgs laiks, ilgu laiku Rīgas pilsētu priecēs vai varbūt kādu apbēdinās ar šādu ainavas akcentu, ar šo ratu. Ir daudz viedokļu izteikti, daži ir tā kā mazliet kritiskāki, ka bija gaidīts, arī es varbūt biju gaidījis kaut ko modernāku, kaut ko tādu, teikšu tā, acī tīkamāku, bet ir ļoti jauki, ir jauns objekts, kur doties rīdziniekiem, viesiem, turistiem. Bet, nevajadzētu aizmirst, ka šobrīd ir konkurence. Ir divi objekti Rīgā, kur var baudīt, skatīties pilsētu no putna lidojuma. Tas ir šis skatu rats par 17 eiro pieaugušajiem. Un ir arī otra alternatīva. Var doties uz veco labo Pēterbaznīcu. Un tur uz Rīgu paskatīties no augšas var par 9 eiro. Un arī es šoreiz izvēlēšos tomēr laikam veco labo Pēterbaznīcu un došos paskatīties uz Rīgu no augšas. Bet jums, protams, izvēle katram sava. Paldies, ka skatījāties. Visu labu! Tiekamies!